Kas par to, lai atklātu par tādu darba kārtību? Vienbalsīgi. Paldies. Par to pirmo, kas mums ir iedrukāts, nodošana izsolē. Vai ir kādi jautājumi, vai tur ir nepieciešams kāds komentārs, vai mēs to saprotam no rakstītā? Ko? Viss tagad saprotams, ja? Nu, te labi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par saistošiem noteikumiem pieņemšanu. Ir kāds jautājums, vai tur stāstīt? Nu, tā kā tur rakstīt. Komitejās izrunāt. Nu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par autoceļa un attiecīgi tāds cipars posmu pārņemšanu. Tas ir bijis visās komitejās, arī Tautssaimniecības? Bija, jā. Zenesīt, jums ir tagad vēl kāds jautājums, tad jūs jau esat samierinājušies, es ar to man nevis. Es vienkārši zinu situāciju. Tagad jūs zināt, jā? Varam balsot? Jā. Kas par? Pret? Atturās, viens atturās. Labi, paldies. Tā, nekustamā īpašuma nodokļi, jā. Tas laikam mums nav ļauts izdiskutēt, jā, jo tur ir tie personu dati, un ja likumā pienākās, tad pienākās, jā. Jā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomu. Ir kāds jautājums? Visi saprotams, jā? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īpašumu reģistrēšanu zemes grāmatā. Ir radušies jautājumi? Ir pietiekoši izrunāt, ja? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 7. Ir jautājumi vai? Ir viss saprotams, ja? No rakstītā. Skatos tā domā, vai kaut ko tādu zinu? Nevajag. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Tā. Nu, ļauj jau. Tur arī viss saprotam, jā? To mēs ar komitejās esam runājuši. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Centrālā iela. Nebija neviens pieteicies? Nebija. Mēģinājām. Nu, žēl. Labi, kas par? Cerams, ka otrā izsole būs. Jā. Labi, paldies, vienbalsīgi. Un zirnas. Nu, arī cerams uz otro, jā? Un arī pārunāts. Mēģinām. Mēģinām. Kas par? Paldies. Ozoliem. Tas vienkārši atsevināšana, lai precīzi platība. Jā, labi. Kas par? Vienbalsīgi. Tas pats ir. Nu, līdzīgi, jā. Kas par? Vienbalsīgi. 13. Tā. Vai ir komentāri, ja mēs atceramies no komitejām? Cilvēks ierosina. Starpgrupā. Jā, kas par? Vienbalsīgi. Zvejas rīku, zvejas apjomu 16. gadam. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Palīdz. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Upmala. Ir jautājumi? Kas par? Vienbalsīgi. 17. Jā. Nu, loģiski, jā. Kas par? Paldies. 18.
Cik tie procenti mums iznāk, un mēs atbalstām? Līdz 10. Līdz 10, jā. Ir jautājums, kas par vienbalsīm? Stratēģija. Ir jautājums. Kāds varbūt var ziņot šo jautājumu? Vispār jau vajadzētu pie tā pieturēt. Droši vien, ka Tas tāds šī gada svarīgais tematiski. Tas ir domājot par nākotni, jo šis ierosinājums, teiksim, arī nāca no attīstības nodaļas, jo nākotnē, kā jau zinās, tuvāk par projektiem, teiksim, lai varētu piesaistīt dažādus šo projektus, kas varētu nākotnē būt, ir jābūt šim stratēģijas plānam, šādam termiņam, lai varētu, tas būs tīri tāpēc, lai mēs varētu atkal ieguldīt naudu un attīstīt tos projektus, kas mums vēl ir nepieciešami. Tāpēc arī šī stratēģija ir vajadzīga. Un tas tā tad ir koordinēs to izglītības nodaļa, bet tā tad ir, kā arī lēmumā, ir doma par to, ka būs arī jāpiesaist ārpakalpojums, lai veiktu, teiksim, dažādu datu apkopojumu un viss tas, kas ir nepieciešams šai stratēģijas Labi, paldies. veidošanai. Vai ir vēl kādi jautājumi? No. Kas par? Paldies. Pret? Es balsošu pret, tāpēc, ka mans viedoklis tomēr pašiem vairāk to viedokli ir jāapkopo un jāizsaka secinājumi, un ka tas, manuprāt, dod efektīvāku rezultātu, un tāpēc es esmu pret. Labi? Skaidrs. Jautājums pieņemts. Ejam tālāk. Par saistošiem noteikumiem ģimenes asistenti. Jā, komitejās ir skatīts, tas ir jauns, izveidots jauns pakalpojums, ko mēs arī esam līdzekļus ielikuši budžeta projektā. Ir vēl kādi jautājumi? Nav. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 21. Tas arī attiecās uz sociālo dienestu par trūcīgas ģimenes un nenodrošinātu statusu kredītas saistībām. Mēs vienkārši papildinām 2.4 punktu, kad drīz būtu viens transporta līdzeklis, un tur bija par tiem terminiem valdījumā, turēšanā, īpašumā, kas papildinām. Labi, ir jautājumi? Nav. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 22. Arī uz sociālo dienestu par maznodrošināts personas status noteikšanu Grobiņas novadā, un visu laiku bija uz 6 un 12 mēnešiem. Status piešķirt tagad pāriet uz 3 un 6 mēnešiem. Tas tā kā pēc likuma mums ir. Domāju, tagad trūcīgas ģimenes Nu jā, status. pēc likuma, tāpēc likuma. Kas par? Vienbalsīgi. 23. 23 arī ir sociālo dienas, kas ir par Grobiņas novadu pabalstiem audžu ģimenēm pieņemšanu. Mēs papildinām ar 1 punktu, lai atbalstītu savus audžu ģimenes, kas mums ir. Tad papildinām ar 1 punktu, kas ir medikamentu izdevumu sekšanai līdz 50 eiro gadā. Un grozam arī 1 punktu, kas ir no 3 darbdienu laikā uz 10 darbdienu laikā, kas ir par lēmumu pieņemšanu, kad ievietojam bērnu audžu ģimenēm. Labi. Kas par? 24 arī sociālo dienas par saistošiem noteikumiem, kas ir par pašvaldības sniegto materiālu atbalstu neizvērtējot personas ģimenes materiālos resursus Grobiņas novadas iedzīvotājiem. Un šeit mēs arī papildinām, tā kā mēs skatījāmies iepriekšējo gadu budžetu, mēs papildinām ar jaunu pabalstu veidu, kas ir represētajiem iedzīvotājiem, kas ir mūsu novadā represētās personas. Ar vienreizēju pabalstu 50 eiro Latvijas proklamēšanas svētkos. Ir jautājumi? Kas par? Vienbalsīgi. 25 par Štatsaru. Ir jautājumi? Kas par? Pret? Es esmu pret, jo tieši tā iemesla dēļ atalgojumu. Man neradās
pamats jānāk finanšu komitejā dzirdētā, ka tas ir pamatots izvērtēts. Amdēļ pret, bet kā štāps, protams, viņu atbalstījusi un balsojusi arī par projektu. Jautājums pieņemts. Tā izsoles apstiprināšana. Ir jautājums? Kas par? Vienbalsīgi? 27. Ir jautājums? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. Ir jautājumi? Nu, ja nav, tad balsojam. Kas par? Paldies. 29. Par štatu vietas izveidošanu. Šeit bija saņemts vecāku iesniegums, vairāk no lauktehnikas vecākiem, kas dzīvo tajā pusē, ka lūdzu turpināt nodrošināt, kas būtu satiksmes regulētājs, kas uz glājējas pārējais, kas uz Bārtu šosejas. Mēs visi esam redzējuši, ja? Tad mēs vienkārši štatu sarakstā. Ir jautājumi? Jā. Nav. Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi. Par budžeta plānu precizēšanu. Ir jautājumi? Nu, ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret? Atturēt? Viens atturēt. Tā, par pašvaldības īpašumu. Nu, tā tur ir. Es varbūt var īsti komentāru. Ģimene, var teikt, vienu dzīvokli nopirka jau. Jā. Un tajā mājā diezgan švakarā tehniskā stāvoklī ir vēl 2 dzīvokļi. Un šis cilvēks ierosina atpirkt šos dzīvokļus arī izsolē. Un lūgums ir apstiprināts, lai tā māja nonāk, var teikt, vienu īpašnieku. Nu, tas labi. Kas par? Vienbalsīgi. Tā, 32. Ir kādi jautājumi? Nav. Es domāju, ka tā nav man radinieka, ka es varu mierīgi balsot. Vienbalsīgi. Nu nav, tad ir riktīgi, vēl nav. Tā. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Nosaukumā ir jautājumi? Saprotam? Balsājums, kas par? Vienbalsīgi. 35. Nepilsot. Nu, jā. Kas par? Vienbalsīgi. Par īres tiesībām. Ir jautājumi? Nav? Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Līdzīgi. 37. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. 38. Nu, līdzīgi, jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā. 39. Ir jautājums? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pagarināšana 40. Ir jautājums? Nav? Kas par? Vienbalsīgi. Tā, 41 par indā uzņemšanu. Un piešķirt. Tā var? Nu, ja var, tad dara. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Īres tiesības 42. Ir jautājumi? Nav? Kas par? Vienbalsīgi. 43. Pagarināt. Kas par? Vienbalsīgi. 44. Ir jautājumi? Kas par?
Balstīgi. Nu, es saprotu, ka tas ir. Jā, Zemes ierīcība. tas zemes jautājumi, jā. Nu, tā pienākās domē, lai mums ir jautājumi. Jā, tas nav izdiskutēts. Nav. Visiem saprot. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamiem īpašumiem. Tas pats ir zemes ierīcība. Nu jā, lai cilvēkiem viss ātri notiek. Tas par vienbalsīgi. Un līdzīgi kā tas ir 45. Ja? Ir jautājumi? Tas par. Paldies. Jā. Vēlreiz teiktu sirsnīgi paldies. Visi ir rūpīgi gatavojušies sēdē, visi ir izlasījuši. Jā. Nu labi. Sēdi nenoslēdzam. Labi. Bet šitas jau arī. Tas ir noslēdzam. Noslēgums ir jā. Tad noslēdzam, lai slēgums ārā. Citādi. Paldies.